Kāpēc es investēju Coca-Colas akcijās, ja es pati principā nedzeru Coca-Colu vai līdzīgus dzērienus? Kāpēc es investēju Coca-Colā? Pirmām kārtām, Coca-Cola pieder pie lielajiem, stabilajiem akciju uzņēmumiem, tā saucamajiem blue chipiem. Otrais, Coca-Cola pieder pie tā saucamajiem dividendžu akciju aristokrātiem, kas nozīmē, ka jau 25 gadus katru gadu tiek paaugstinātas dividendžu izmaksas. Trešām kārtām es akcijas diagrammā ieraudzīju labu treida iespēju, un to es tev parādīšu. Ceturtām kārtām Coca-Cola ir viens no lielākajiem dzērienu ražotājiem pasaulē. Jā, es tiešām nelietoju nevienu no šīs kompānijas dzērieniem, tomēr man ir skaidrs, ka kaut kādā brīdī, kad cilvēki mainīs savus šķidrumu lietošanas paradumus, ja būs spiesti tos mainīt, tad Coca-Colai ir infrastruktūra, kas nekavējoties ļauj pārorientēties uz sabiedrības vēlmēm. Un tad, protams, fundamentālie dati, kuri šobrīd mani nepārāk apmierina, bet tomēr es iekāpu, jo, kā jau es teicu, es redzēju labu treida iespēju. Fundamentālos datus es parasti skatos šajā lapā. Finviz, Coca-Cola Go, un šeit ir viss nepieciešamais, kas man ir vajadzīgs, lai pieņemtu lēmumus, vai šī akcija manam portfolio ir piemērota vai nē. Un, protams, pašas kompānijas mājaslapa, kur var atrast informāciju investoriem, bet paskatīsimies arī pie tā, kādi zīmoli tiek vesti, un es varu sadarēt, ka pāris lietas tev pārsteigs, ka tu nemaz nezināji, ka tas pieder pie Coca-Colas. Coca-Colas zīmoli, visi pieejamie, jā, tātad mēs varam redzēt, ka Coca-Cola ražo dzirkstošos dzērienus, kafiju un tēju, ūdens un atsvaidzinošos dzērienus, sulas un vieglos alkoholiskos dzērienus. Un šeit ir redzami zīmoli. Un daudz pārsteidz fakts, ka Costa Coffee ir Coca-Colas pakalpojums, jā, Fantu, mēs zinām, Fusti, augļu sulas Innocent, viegli alkoholiskie kokteļi, jā, un citi sabiedrības veselību graujoši dzērieni. Tomēr cilvēki dzer, un tāpēc Coca-Cola tiek pieskaitīta pie veiksmīgajām akciju sabiedrībām. Šeit var apskatīt dažādas sfēras, bet investoriem visvairāk interesantā sadaļa, un akciju sabiedrību mājaslapā vienmēr ir sadaļa investoriem, ir informācija investoriem, kur galvenokārt mēs varam saņemt informāciju par kvartāla pārskatiem, par jaunumiem, par dividendžu izmaksām. Katram investoram ir savs raksturs, īpaši privātajiem investoriem, jo oficiāliem investoriem un fondu pārvaldītājiem ir jāpieturās pie noteiktiem noteikumiem. Mans raksturs un mana situācija ir tāda, ka es iesāku investēt ļoti vēlu. Man nav laika gaidīt uz ilglaicīgu kursu pieaugumu. Tāpēc mana investīciju stratēģija ir izvēlēties blue chipus, izvēlēties labus dividendžu maksātājus un izmantot kursu svārstību iespējas, lai paņemtu peļņu. Blue chipi un dividendžu maksātāji man ir vajadzīgi, tāpēc, ja gadījumā mans treids neizdodas, tad es pasēdēšu un pagaidīšu un vismaz saņemšu dividendes. Kāds tad ir mans plāniņš ar Coca-Colu? Coca-Colu esmu iegādājusies šajā brīdī.
Un mans plāns pēc diagrammas mustura ir sagaidīt brīdi, kad kurs pievienosies tuneļa augšējai pretestības līnijai, tad es paņemšu peļņu, pārdodot, un šo peļņu reinvestēšu. Tātad mana ideja ir pārdot akcijas apmēram šeit, jo tad es būšu ieguvusi gan no kursa kāpuma, gan pa šo laiku es būšu dabūjusi dividendes. Tātad dividendžu izmaksa ir 15. decembrī. Par to, ja man līdz 30. novembrim, kad bija ex-date dividendžu maksājumiem, ir bijušas Coca-Cola akcijas. Šī gadījumā es paņemšu dividendes, paņemšu kursa pieauguma, svārstību peļņu un teikšu paldies, paldies, līdz nākamajai reizei. Vai tas man izdosies un kā tas man izdosies, seko līdzi un padalies ar to, kādas ir tavas investīciju izvēles, un citādāk es novēlu, lai tavs portfolio vienmēr ir plusā.